ir liels prieks, ka tieši es varu uzņemt, varu būt namatēvs tieši šādai svarīgai lietai, ka runā par ģimeni, jo mūsdienās tagad ir divas ļoti lielas problēmas. Pirmais ir sajauktais skatījums uz ģimeni, pilnīgi reizes sāk veidoties, jā. Un otrais ir tā pasaules ietekme, ko mēs nemanām pārņemam. Tā kā esmu ļoti priecīgs, ka es varu savā draudzē sveicināt pārstāvis no šīs misijas. Tā. Domāju, ka, ko es varu pateikt kā mācītājs? Jums jau tagad stāsta. Galvenais, jūs to, ko jums stāsta, to ņemiet vērā. To es jums novēlu riktīgi. Kristiešiem bieži vien viņi atnāk noklausās, vai ne? Ņemiet riktīgi vērā, vai ne? Esiet sveitīti no tā, ko dos, ja? Un arī sveitīgi savus viesus lūdziet par viņiem. Tā, ja? Paldies jums, Dievs, un savus darījumus. Par Jēzu, visu ielīs stāsti man. Daudz kaut gan pasaulē skaņu, Jēzus vārds brīnišķīgs skan. Teic tik no sirds un ar jūtām, es nebeigšu klausīties. Kā mūs grēcīgus ļaudis, tik ļoti mīlējis Dievs. Teic dārgo vēsti par Jēzu, visu ielīs stāsti man. Daudz kaut gan pasaulē skaņu, Jēzus vārds brīnišķīgs skan. Teic, kā viņš Betlēmes kūtī, piedzima kā bērniņš mazs. Teic, kā mūs nabaks pats mūdas, ļagadus darīt var tās. Teic man par Golgotas krustu, par svētajām asinīm. Teic, kā lai svēts nori, kas biju grēcīgs līdz šim. Teic, dārgo vēsti par Jēzu, visu ielīs stāsti man. Daudz kaut gan pasaulē skaņu, Jēzus vārds brīnišķīgs skan. Kā viņu būdīja kapā, un kā viņš uzvarēja, augšā no trapa cēlās, un debesīs uzdeva. Teic man, lai zinojiet skaidri, kā mīlis grēkam par kļūt, un augšā cēlies ar Kristu, par grēku uzvaru gūt. Teic, dārgo vēsti par Jēzu, visu ielīs stāsti man. Daudz kaut gan pasaulē skaņu, Jēzus vārds brīnišķīgs skan. Вчера я должен был уже очень четко говорить по-латышски. Vispār man jau vajadzētu diezgan skaidri runāt latviešu valodā. Ну, как у нас дома сейчас 5 учителей по-латышски. Par cik mums mājās tagad ir 5 skolotāji, kas varētu skolot latviešu valodā. Но, очевидно, я еще плохой ученик. Bet laikam esmu pietiekos slikts skolnieks. Несколько слов
Tikai nedaudz vārds esmu iemācījies latviešu valodā. Это вообще большая радость и привилегия, в первую очередь, для меня быть здесь. Tas ir priekš manis liela priekštiesība un liela iespēja, ka es varu būt jūsu vidū. И мы уже говорили вчера вечером, сегодня утром в Ацкуте на эту тему. Сегодня уже слышали многое. Un jau par šo tēmu mēs aizputē esam diezgan daudz runājuši, gan rīt pusē, gan arī vakar. Про отцов, для матерей, par tēviem, par mātēm, для мужей, для жен, vīriem un sievām. И коснулись детей. Un arī nedaudz esam pieskārušies attiecībām ar bērniem. Но насчет детей еще не очень много. Bet par bērniem neesam pārāk daudz runājuši. Хотя каждый муж, каждая жена, каждый отец, каждая мать, Lai gan katrs tēvs un katra māte, vīrs un sieva, они в то же время являются детьми. viņi ir arī bērni. Пока мои родители живы, Kamēr mani vecāki bija dzīvi, я ir их dzīvi, ja es esmu viņiem dēls. Даже если у меня собственные дети, или я даже бы сейчас уже дедушкой был, Pat ja man ir savu bērnu, es jau būtu vectētiņš. тем не менее я остаюсь сыном моих родителей. Es vienmēr palieku savu dēlu saviem vecākiem. И когда, наверное, сказал, какая тема будет здесь, во время нашей поездки, Tad, kad Verners teica par to, kāda būs šī brauciena tēma, kāda varētu būt, я так подумал, какая семья в Писании являлась бы примером. es domāju par to, kāda ģimene varētu būt kā tāds labs piemērs, par ko ir minēts Bībelē. И я вспомнил про Ноя. Un es atceros par Noas. Если почитаем Бытие, Un ja mēs pirmajā mūzes grāmatā lasīsim, в 6 главе, 6. nodaļā, 6 стиха, no 6. panta. «И увидел Господь, что велико возвращение человеческого на земле, и что все мысли и помышления сердца их повезло во всяком деле». No 5. panta, kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņa sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, Tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis. и воскорбел в сердце своем. Un viņš savā sirdī noskuma. И сказал Господь: истреблю с лица земли человека, который я сотворил, от человека до скота, и от гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал. Un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes virsmas cilvēkus, kurus es esmu radījis. Cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Bet Noa atrada žēl labvēlību Dieva acīs. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в воле своей. Ной ходил перед Богом. Šis ir stāsts par Noa. Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Если так читаешь всю родословную Ноя, Un ja lasām Noas visus tos radrakstus, то он еще, там было 7 патриархов, которые умерли в течение его жизни перед потопом. tad mēs varam lasīt par to, kad viņa tajos dzimtas rakstos ir rakstīts 7 patriārhi, viņa dzīves laikā vēl dzīvoja un viņa laikā nomira. И земля в то время была, как говорится здесь, развращенная, она была испорчена человеком. Un tā kā rakstīt šeit varēja saprast, ka zeme bija sabojāta vai izkropļota. Причем до того испорчена, что Бог сказал,
Я сожалею, что сотворил человека, все творение, что я уничтожу это все. Un līdz pat tādam mēram, kad Dievs teica, ka man ir žēl, ka esmu radījis šos cilvēkus, un es gribu viņus iznīcināt. Потому что, очевидно, этот развратная жизнь людей так отразилась на все творение, что она тоже stala zlым и развращенным. Tad var saprast, ka tas notikās tik lielā mērā, tā sabojātība, ka tā izpaudās gan cilvēku attiecībās, gan arī pat varbūt arī pat uz citu dzīvo radību. И в этих условиях жил Ной. Un šajā sabojātajā paudzē dzīvoja Noas. Это значит, вокруг него все было в разврате, в насилии, сильный он был владыкой. Tad varēja saprast, ka Noas Сильный был. apkārt Noasam tad bija ļoti daudz spēcīgi cilvēki. Но Ной же, он остался верным Богу. Bet Noas bija tas, kas palika uzticīgs Dievam. И он обрел благодать перед очами Божьими. Un pats Noas bija tas, kas ieguva labvēlību Dieva acīs. Он не увлекся всеми теми делами, которыми люди занимались. Noas nenodarbojās ar tām visām lietām, ar ko nodarbojās citi cilvēki viņam Он apkārt. не жаловался на то, что вокруг него разврат был, грабеж, обман. Noas nežēlojās par to, kad apkārt notikās citi cilvēki mānījās, vai kad kāda zaga, vai darīja citas neganas lietas. Здесь говорится, Ной хотел перед Богом. Rakstīts par to, ka Dievs savus gaitas vadīja ar Dievu, viņš staigāja Dieva priekšā. Ему уже было 500 лет, когда у него были рождены первые три сына. Noasam uz to laiku apmēram bija 500 gadi, un viņam bija jau trīs bērni piedzimuši, 3 dēli. И он видел все, что вокруг него происходит, но тем не менее он решился, чтобы эти дети родились. Viņš redzēja visu to, kas notikās apkārt viņam sabiedrībā, bet viņš izdarīja lēmumu, ka viņam piedzimis dēli. Не знаю, как это здесь в Латвии, но у нас в Германии, если говоришь с молодыми людьми, в особенности, Es nezinu, kā tas šeit Latvijā, bet ja sarunājās ar jauniem cilvēkiem pie mums Vācijā, они говорят, как нам иметь детей в этом мире, который уже, так сказать, так испорчен. jautā par to, kā mēs varam uzaudzināt bērnus šādā pasaules vidē, kas ir tik ļoti morāli sabojāta. Но тем не менее, Ной был послушным обетованием или повелеванием Бога, и у них родились 3 сына. Bet neskatoties uz to, Noas bija paklausīgs Dievam, un viņam piedzima bērni arī. И он передал своим сынам то, что он сам имел от своего отца, от своего деда, от своих. Viņš saviem bērniem iemācīja un nodeva to, ko viņš bija mācījies no savu tēva, no saviem iepriekšējām paudzēm. Он сумел сохранить, передать своим сыновьям эту чистоту Божию. Viņš bija spējīgs saviem bērniem nodot tālāk šo dievišķo skaidrību un tīrību. Причем так, что Бог мог взять этих сыновей, Ноя и его сыновей, и их жен. Pie tam tādā veidā, ka Dievs varēja pieņemt šos te bērnus un arī viņu sievas un viņu ģimenes. Это значит, в то время, это было примерно 1600 лет после этого времени потопа, 1600 с лишним лет после того, как Адам был создан. Tad apmēram 1600 gadus pēc tam, kad tika Ādams radīts,
šie notikumi norisinājās. Если так посчитать, что в это время уже должно быть несколько десятков миллионов человек на Земле. Un ja tā rēķinātu, šķiet, ka zemes virsū varēja būt apmēram vairāk 10 miljonu cilvēku dzīvot. Потому что народ Израиля, он за 400 лет умножился от 72 людей до примерно 1,5 миллиона. Un ja tā rēķina, ka 400 gadu laikā Izraēla tauta vai cilts no 72 cilvēkiem, 400 gadu laikā viņi par 1,5 vai 2 miljonām tautu izauga. Пусть там будет только 10 миллионов людей. Nu, kaut vai lai būtu 10 miljoni cilvēki, kas dzīvoja uz zemes. Из этих 10 миллионов Господь мог взять только 8. Interesanti, ka no visiem šiem 10 miljoniem cilvēku Dievs varēja izvēlēties un saglabāt tikai 8 cilvēkus. Вы видите, как тесно Ной должен был быть сопоставлен с Богом. Что он мог своих детей и их жен, так что и сыновья действовали в своей супружеской жизни так, что они сохранили своих жен чистыми. Un mēs varam iedomāties, mēģināt saprast, ko tas prasīja no Noasa, lai varētu saglabāt un izaudzināt savus dēlus, un tāpat arī, lai šie dēli varētu uzturēt savas sievas tādā morālā un garīgā skaidrībā, lai viņas varētu paņemt līdzi šitā. Так что они были перед Богом достойными быть спасенными, и Он вел их в ковчег. Tādā veidā, lai viņi varētu būt cienīgi ieiet šajā šķirstā un būt labi. Теперь я сделаю небольшой прыжок в следующую главу на время после потопа. Un tagad Идем к детям. Es gribētu kādu lecienu izdarīt, pārlikt pāri tam laikam, kad notikās plūdi un pēc plūdiem. Вы знаете всю эту историю потопа и как они потом снова начали. Ной посадил виноградник. Un mēs zinām atkal, mēs jau droši vien zinām šo stāstu par plūdiem, par to, ka pēc plūdiem Noas iestādīja vīnogas. И когда он снял урожай, он пил от вина и от винья. Un mēs lasām par to, ka tad, kad viņš noņēma ražu, sagatavoja vīnu, un viņš no tā vīna piedzērās. Лежал, очевидно, открытым в своем шатре, и там увидел. Un viņš gulēja savā teltī, un viens no viņa dēliem, Hams, viņu ieraudzīja tādā guļošā stāvoklī. И он пошел и сказал это своим братьям. Un, laikam, viņš tā gulēja tādā nepieklājīgā veidā, un tas Hams aizgāja ar saviem brāļiem, kas to pastāstīja. Там говорится, Сим и Яфет, они взяли одеяло, положили на свои спины и пошли задом, так сказать, зашли туда и накрылись. Un rakstīts, ka tie divi brāļi, pārējie brāļi, paņēma segu un atmuguriski iegāja tajā telpā un apklāja viņu. Они покрыли ошибку своего отца. Viņi nosēda savu tēva kļūdu. И это тоже нечто особенное, что Ной передал, очевидно, своим детям, что они чтили своего отца. Хам здесь сделал ошибку, я не буду сейчас много говорить о Хаме. Mēs redzam, ka to droši vien arī Noas bija mācījis saviem dēliem. Un es negribu daudz koncentrēties uz šo Hamu, kurš to kļūdu izdarīja. Я хотел бы повернуть наш взгляд больше на Сима и Яфета. Vairāk es gribētu, ka mēs pievērstos tam Semam un Jafetam. Они не ответили на это, что Хам им сказал. Viņi abi divi neatbildēja uz to, ko Hams viņiem teica. Они чтили своего отца. Viņi cienīja savu tēvu. Почему он там обвинил, это можно тоже еще разложить. Почему? Это сейчас не вопрос. Mēs varbūt nepieskarsimies šim jautājumam par to, kāpēc viņš bija piedzēries. Вопрос заключается в том,
вижу я ошибки у моих родителей, у моего отца, у моей матери. Jautājums ir par to, vai es redzu savu vecāku, savu tēvu vai savas mātes kļūdas. И думаю, что они, может быть, духовно еще не на том уровне, где они должны бы быть. Un varbūt es domāju par to, ka viņi nav tādā garīgā stāvoklī, kur viņiem vajadzētu jau būt. Или, может быть, даже думаю, им надо было бы это слышать в проповеди и ожидаю, что они это живут. Un varbūt mēs domājam pie sevis, ka šito visu vajadzētu dzirdēt maniem vecākiem, un viņiem vajadzētu jau dzīvot tādā veidā. Этот вопрос заключается в том, чту я моего отца, мою мать, как Писание это говорит. Jautājums ir par to, vai es pats cienu savu tēvu, tā kā par to mums māca Bībele. Я уже встречал некоторых людей. Одна молодая женщина пришла, у нее проблемы были больше и больше. Un es satiku kādu jaunu sievieti, un viņai aizvien vairāk un vairāk pieaugusies problēmas dzīvē. Она и в тюрьму попала из-за различных вещей. Viņi pat cietumā nokļuva par visādām lietām. Когда я так с ней несколько раз говорил Un tad, kad es viņu tā vairākas reizes runāju par šīm lietām, о ее проблемах, par viņas problēmām, ответ был мой отец, моя мать и так далее. Vienmēr atbildēs bija tāda lieta, mans tēvs, mana māte un tam līdzīgas. Я ей только мог сказать, пойди сначала приведи твою жизнь с твоими родителями в порядок. Un es vienīgais, ko es varēju viņai teikt, ir, es teicu, aiziet pie saviem vecākiem un saved kārtībā savu dzīvi ar viņiem. Тогда и твоя жизнь преобразуется. Tad arī tava dzīve sāks mainīties. Как дети, у нас нет выбора. Что скажу, в каком смысле? Kā bērniem mums nav šajā ziņā nekāda izvēle. Я могу себе выбирать друзей. Es varu izvēlēties sev draugus. Может быть, я даже могу пойти и выберу себе жену. Varbūt es pat varu izvēlēties sev sievu. Мудро это или нет, делать это без Бога. Или ждать, пока Бог тебе жену даст. Это уже тоже очень важный вопрос. Izdarīt to izvēli bez Dieva, pašam izdarīt vai ar Dievu kopā to izdarīt, tas arī ļoti svarīgs jautājums. Но что я не могу выбирать, это папу. Bet tas, ko es nevaru izvēlēties ne savu tēti, ne savu mammu. Это нечто, что Бог мне дает. Он садит меня в эту семью. Tas ir tas, ko Dievs man dod. Dievs mani ieliek un nosēdina šajā ģimenē. И тогда вопрос заключается в том, хам я или сын и я. Tad jautājums parādās tāds, vai es esmu Hams, vai tomēr es esmu Sets un Jāpets. Стараюсь я быть как их сын, то же самое дочь, и в благословение или стыдом. Vai es cenšos būt viņiem par svētību, vai es apkaunoju viņus? И один брат как-то сказал, Kāds brālis teica tādu lietu. даже если мой отец мне что-то сказал сделать, Pat ja mans tēvs ir teicis kaut ko izdarīt, я думаю, это вообще-то противоречит моему опыту, это так делать. bet tas ir pret manu, nav pēc manas pieredzes. Но я это сделаю, потому что мой отец это мне сказал. Es to izdarīšu tāpēc, ka to mans tēvs teica, lai es izdarītu. Тогда, говорит, чудесное заключается в том, Brīnumājās ir apslēpts tajā, что исход, тем не менее, лучше, чем так, как я бы это сказал. Brīnumājās ir tajā, ka iznākums no šīs lietas ir daudz labāks nekā, ja es izdarītu to tā, kā es būtu domājis. Потому что Бог это так не делает. Tādēļ, ka Dievs to tādā veidā ir izvedis. Бог дал нам этот порядок, чтобы дети были послушными и чтили. Dievs ir devis tādu kārtību, lai bērni paklausītu saviem vecākiem un lai cienītu savus vecākus. И
Конечно, отец может сделать ошибку. Un, protams, arī tēvam var iznākt kādas kļūdas. Но если я, тем не менее, послушен ему, Bet, ja tajā pašā laikā esmu paklausīgs viņam, Бог это вывернет лучше. tad Dievs to var izvest ārā un padarīt par kaut ko ļoti labu. Потому что я следую его повелению, его порядку. Tādēļ, kad es sekoju Dieva kārtībai un Dieva pavēlēm. Это то же самое и насчет отношения к родителям. Потому что он меня поставил в эту семью, он знает, что он хочет достичь. Tas pats attiecās arī uz ģimeni, kad Dievs ir mani ielicis šajā ģimenē, un Dievs zina, kāpēc viņš man ielicis tieši šajā ģimenē. Отец, к моему сожалению, уже Господь. Mans tēvs, diemžēl viņš ir jau tagad aizgājis pie Dieva. Но чем старше становишься, Bet jo vecāks es kļūstu, тем больше растет желание вообще-то, если бы он еще был, можно было бы с ним посоветоваться. jo tālāk šis laiks iet kopš šī brīža, jo vairāk nodās vēlēšanās, kaut kas varētu bišķīt viņu ar vēl parunāties, paprasīt padomu. Говорится же, когда парень или мальчик, ему 4, 5, 8 лет, Un tad, kad ir tāds teiciens, ka tad, kad puikam ir 4-5 gadi, отец лет, папа для него некто большой, сильный пример. tad šim puisim tēvs ir kā piemērs, kaut kas stiprs, kaut kas liels. Потом, когда он становится 14-15, тоже, да, папа, он уже не все, он уже не все знает. Когда уже определяет молодой человек, и он может быть даже лучше знает. Bet tad, kad jaunietim paliek 14-15 gadi, tad viņš jau sāk domāt tā, ka, te jau tēvs viss tik labi nezina, es pats zinu daudz labāk. В 16-17 лет 16-17 gados jau молодой человек приходит к выводу, что он вообще-то и не хочет быть таким. viņš pienāk pie tāda secinājuma, ka es nemaz vairs negribu būt tā kā tētis. Потом примерно в 30 лет человек приходит к выводу, ну вообще-то родители, очевидно, все-таки где-то правы. Pēc tam pieaugot, ap 30 gadiem, tad atkal sākās tādas domas, tad šķiet, ka kaut kur tētim tomēr bija taisnība. В возрасте 40 или немножко больше уже приходишь к выводу. Bet 40 gadu vecumā un no vecākam rodās secinājumi. Да, все, что они раньше говорили, это правильно. Jā, tas, ko vecāki teica, tas izrādās par pareizi. Ну и даже вот эта фаза между 10 и 20 лет, Un šī te fāze starp 10 un 20 gadiem, она не должна быть такой, что пренебрегаешь родителей. Tad nevajadzētu būt tādai, ka mēs savus vecākus necienam vai neņem viņus vērā. Поэтому Слово Божие всегда говорит: Tādēļ Dieva vārds mums vienmēr saka, дети, чтите отца, чтите родителей. Это первое обетование с обещанием. Tādēļ Dieva vārds saka, cienīt un godāt savus vecākus, jo tas ir pirmais bauzlis ar apsolījumu. Потому что с этого начинается чтение нашего Отца Небесного. Jo caur šo te vecāku cienīšanu iesākās arī mūsu cienīga attieksme pret mūsu debesu Tēvu. Если я не чту моего Небесного Отца, которого я вижу, моего земного Отца, которого я вижу, Ja es necienu savu šīs zemes Tēvu, kur es redzu, как я буду чтить Небесного Отца, которого я не вижу? kā es varēšu cienīt to debesu Tēvu, kur es neredzu? Если я не послушен моим родителям, Ja es nepaklausīšu saviem vecākiem, как я могу быть послушным Отцу Небесному? kā es varu būt paklausīgs debesu Tēvu? Я-то здесь на земле не научился. Es to vēl virs šīs zemes neesmu iemācījies, Тогда будет невозможно научиться по отношению к Отцу Небесному. tad es to debesīs neiemācīšos
pie debes tēva. Поэтому Бог начинает у нашей практичной жизни здесь. Tādēļ Dievs jau iesāk ar mums darboties šeit mūsu praktiskajā zemes dzīvē šeit. Поэтому, если у нас какие-то проблемы, также и с нашими собственными детьми, Tādēļ arī, ja mums parādās kādas problēmas ar mūsu personīgiem bērniem, нужно спросить себя, каково мое отношение к моим собственным родителям. tad jāuzdod man pašam personīgs jautājums, bet kāda ir mana personīgā attieksme pret maniem vecākiem? Потому что дети видят, как я отношусь к моим родителям. Tādēļ, kā bērni redz, kā es pats attiecos pret saviem vecākiem. Мы же вчера об этом говорили. Одно, я могу сказать, у меня тоже 4 детей. Man arī ir 4 bērni, un mēs vakar par to runājām. Что я не могу это какое-то вообще что-то утаить от моих детей. Mēs runājām jau par to, ka es neko nevaru no saviem bērniem noslēpt. Они определят, лицемерию я или нет. Viņi noteiks to, vai es liekuļoju, vai es neliekuļoju. Истина ли это или там что-то есть. Vai tā ir patiesība, vai tur ir kaut kas melīgs. Поэтому они видят, как мое отношение к моим родителям. Tādēļ viņi redz un zina to, kāda ir mana attieksme pret maniem vecākiem. Так и их отношение будет ко мне. Tāda būs arī viņu attieksme pret mani, bērnu attieksme pret mani. Если там какие-то проблемы возникают, Un, ja tur arī rodās kādas problēmas, нужно в первую очередь проверить самого себя. tad ir pašam jāpārbauda sev vispirms. Было ли там нечто подобное в отношении, в моем отношении? Vai, ja, piemēram, no bērniem kaut kāda attieksme pret mani nepareizi parāda, tad jāpārbauda, vai no manas puses pret maniem vecākiem nebija nepareiza attieksme. Там был один отец, у него сын был очень такой грубый с отцом. Bija kāds tēvs, kuram dēls bija ļoti rupšs pret viņu, Даже там распря была. un tur bija kāds strīds, ķilda. Этот сын был, очевидно, уже взрослым. Un cik var saprast, ka tas dēls bija jau pieaudzis. Он так разгневался на своего отца, что толкнул его на землю, схватил за волосы и потащил через огонь. Un viņš tajā strīda dusmās bija tā saniknojies, ka viņš nogāza savu tēvu gar zemi, saķēra viņai uz matiem un vilka pa istabu. Когда он его дотащил до порога, Tad, kad viņš aizvilka viņu līdz slieksnim, отец закричал и сказал: «Остановись!» tad tēvs iesauca viņam apstājies. И сын немножко пришел в себя и говорит: «Почему?» Un tas dēls kā attapās līdz, kāpēc? Отец сказал: «Я своего отца только до этого порога дотащил». Tad tas tēvs izsaucās un teica: es savu tēvu tikai līdz slieksnim vilku. Я не знаю, видел ли этот сын, который своего отца до туда дотянул, как его отец своего отца туда тянул. Es nezinu, vai tas tēls bija redzējis, kā viņa tēvs savu tēvu tādā veidā bija apgājis. Не в этом дело. Дело в том, что то, что мы сеем, то мы и пожнем. Un tajā nav lietas būtība. Lietas būtība ir tajā, ka to, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim. Мое отношение к моим родителям — Mana attieksme pret maniem vecākiem, это образ моего отношения. Tas ir atspūgs tam, kāda ir mana attiecības ar Dievu. И это передается моим детям. Un tas tiek nodots maniem vecākiem, maniem bērniem. Это семя, оно сеется в их сердцах. Šī sēkla, garīgā sēkla, viņa iesējās bērnu sirdīs. Если я направлю
маму в дом престарелых и больше не буду о ней заботиться, Un ja es savu māti atdošu nabadmājā un nebūšu nerūpēšos vairāk par viņu, тогда мне не надо удивляться, если мои дети моей старости меня забудут. tad man nevajag būt pārsteigam par to, ka mani bērni aizmirsīs mani manā vecumā. Если я ее посещаю, если я забочусь о ней, если я люблю ее, Un ja es viņu apmeklēju un es rūpējos par viņu un palīdzu, тогда я могу быть спокоен. tad es varu būt mierīgs. Господь будет и в их сердцах. Tad arī tad es esmu mierīgs, jo Dievs būs arī tad viņa sirdīs par to darbosies šajā zemē.